Jā. Labdien! Tātad, jā, ar mani jau iepazīstināja. Es pats kiberdrošības jomā jau vairāk kā 20 gadus darbojos. Ja, tā kā es dažādās sfērās, gan banku sektorā, gan arī šeit Skvalijā un pirms tam VR-Dots tieši ar dažādiem drošības pakalpojumu piegādāšanu un kas nodarbojies. Tā kā pieredze ir pietiekoši liela šajā sfērā, bet ko es šodien varbūt gribu nedaudz uzsvērt un varbūt arī norādīt uz kaut kādiem grābekļiem, uz kuriem būtu vēlams mēģināt nekāpt, ja tiem, kas varbūt tagad pirmo reizi saskarsies ar šo te, ja tieši tās organizācijas, vairāk tieši tās, kuras līdz šīm ir mazāk domājuši par to kiberdrošību, jo viņām nav šīs te prasības bijušas, ja, un kā jau arī tikko minēja kolēģis, kad tas kiberdrošība vienmēr ir papildus izdevumi, un tos nevēlās organizācijas daudzas, kamēr viņām to nekāds neuzspiež, ja, vai nu tas ir valdība ar saviem likumiem, vai nu tie ir hakeri, kas nošifrē viņu datus, ja, nu tad paši izvēlās, kam maksāt pirmajiem. Tā kā pastāstīšu ja, par šīm te dažādām niansēm, ko ņemt vērā šajā te ceļā uz NIS2. Runājot par pieredzi arī dažādiem privātā sektora un valsts sektora subjektiem auditējot, jāsaka, ka tās attieksmes mēdz būt dažādas. Arī tās organizācijas, kas pasūta auditus, ja, tās attieksmes mēdz būt dažādas, un ir, teiksim, organizācijas, kas to dara regulāri un arī seko līdzi šīm lietām un ievieš uzlabojumus, ja, bet nereti arī gadās sastapties ar organizācijām, un tas ir gan valsts, gan privātā sektorā, ja, ka tu esi taisījis to auditu, atnāc pēc 2-3 gadiem, nu, atrod visas tās pašas vecās ievainojumības, vēl jaunas klāt ir, ja. Pamāja ar galvu, jā, labi, mēs vismaz zinām savu statusu, ejam tālāk. Jā, bet kā jau teica manā prezentācijas nosaukumā, jā, tad NIS2 direktīvā, likums un tā tālāk liekas atbilstība. Nu, mēs pasauksim konsultants, kas mums tur sakārtos papīrus, visu uzrakstīs, nu, tad jau viss būs labi. Nu, diemžēl tiem, kas grib tur nozakt jums datus, ja, nozakt jūsu darbinieku datus vai nošifrēt jūsu serverus, viņiem neinteresēs, vai jums ir tā drošības politika ieviest vai nav, ja, vai tur viss ir pareizi, viņi izmantos caurums jūsu procesos un jūsu sistēmās. Tā kā ar to vien nepietiek, ja, un šeit ir tās galvenās lietas, ja, kā mēs redzam, ja, tad, ko prasa direktīva, ja, ir, kā jau minēja arī ministrijas kolēģis, ja, ir šī kiberhigienas pamati, kas ir patiesībā universāli jau pa šiem gadiem izveidojušies, ja, tam pašam ISO 27001 standartam jau ir arī vairāk nekā 20 gadi. Viņš pat pirmā versija ir pat iepriekšējā 1000-gadē izveidota. Arī dažādiem kiberdrošības risku vadības metodoloģijām ir pietiekoši ilgs laiks. Kas gan šeit ir svarīgs un ko es vēlos uzsvērt un kas varbūt arī kaut kādā mērā kontrastē ar iepriekšējo prezentāciju, ja, viena no lietām, kas tiek uzsvērta arī NIS2 direktīvā un kas varētu būt tāda tehnoloģiski orientēta, ja, ka vispārējais ir tāds diezgan vispārīgi aprakstošs, ir šī daudzfaktoru autentifikācija. Daudzfaktoru autentifikācija ir tehnoloģijas lieta, kas ir pieminēta direktīvā, un faktiski to vajadzētu visiem mūsdienās saprast, ja, kad tā ir tas, par ko mēs sakam angliski must have. Ja. Tā ir pamata nepieciešamība, ja jūs vēlaties pasargāt sevi no šiem drošības riskiem mūsdienās, kas ir tad vērsti tieši uz lietotājiem. Bet nu tālāk, tad, ja kā jūs minēju, ar dokumentiem nepietiek, bet dokumenti, protams, ir nepieciešami. Šeit ir arī tāds diezgan jau sen pazīstams, ja, tāds standarts ir cilvēki, procesi, tehnoloģijas, angliski ievadiet, ja, people process technologies, ja, tas ir pārvaldības standarts praktiski kurā sfērā, un kiberdrošība šajā ziņā nav nekāda super unikāla. Ja šeit mums ir tieši tas pats nepieciešams, mums ir nepieciešamas šīs politikas procedūras, mums ir nepieciešamas tehniskas dažādas kontroles, tehnoloģijas, kas nodrošina šīs procedūras, un mums ir nepieciešami cilvēki.
par cilvēkiem, jā, runājot par cilvēkiem, jā, visi saka, ka cilvēki ir lielākais risks. Bet šeit faktiski vienmēr mēs domājam tieši lietotājus. Bet tā kā mēs esam otrā pusē, ja kā kiberdrošības speciālisti, es pateikšu, ka šeit ir tieši tikpat nozīmīgs risks, kas ir kiberdrošības speciālistu trūkums. Un tas ir kiberdrošības speciālistu trūkums, tas faktiski nav unikāls ne mums Latvijai, ne Eiropai, tas ir visā pasaulē raksturīga šī problēma. Un tās būs arī viens no ļoti lieliem izaicinājumiem, ar kuriem nāksies saskarties tām organizācijām, kas šobrīd sāks šo ceļu uz kiberdrošības ieviešanu pie sevis, ja arī meklēs šos speciālistus ārpusē, jo speciālistu nav pieejami, neteiksim tā, ko jūs varat pieņemt pie sevis darbā, neteiksim arī šī konsultācijas vai kas, ja tas speciālistu loks ir ļoti ierobežots, to speciālistu trūkst, Latvijā trūkst, Eiropā trūkst, teiksim tā, pēc pēdējiem Eiropas Savienības statistikas datiem, kas ir nedaudz novecojuši kaut kāds 2 vai 3 gadi veci, bija Eiropā kopējais trūkums bija 317,000. Ja. Ņemot vērā to, ka te jau tie cipari figurēja iepriekšējās prezentācijās, ja cik organizāciju Latvijā vien, ja teiksim 2000 būs pakļautas šim regulējumam, ja lielākās valstīs arvien vairāk, visiem viņiem vajadzēs ja, šos kiberdrošības speciālistus, kuru vienkārši nav. Tā kā šī ir lieta, ja, ko es aicinu aizdomāties tos, kuriem būs svarīgas šīs NIS direktīvas prasības jau saulaicīgi, sākt par to domāt jau šobrīd, jo domāt par to nākamgad jūnijā, ja, ka pēc mēneša ir jāiesniedz, kurš tad ir mūsu tas kiberdrošības pārvaldnieks, varbūt jau par vēlu. Tā kā šis te ir tas izaicinājums ir gan lietotāji, ja, nu, lietotāji, tas lietotāja izaicinājums, par to ir runāts daudz, ja, bet es arī teikšu, tas, ka lietotāji nedomā par kiberdrošību ikdienā, tas ir normāli, un to vajadzētu arī mums kā kiberdrošības speciālistiem pieņemt. Un te man arī patikās patiesībā viens slaids no iepriekšējā runātāja Ginta, ja, prezentācijas, kur bija šis stabiņš par IT speciālistiem. Cilvēki uzticās viņiem, bet neprasa padomus. Un šeit ir, kur ir problēma? Ja? Problēma ir mūsu kā ekspertos, es godīgi atzīšos, man ar šī problēma reizēm piemīt, ja, ka mēs šos padomus gribam sniegt, ja tik ekspertiskus, ja, ka mēs nemākam tā kā vienkārši izskaidrot šīs sarežģītās lietas. Un līdz ar to, ja, nu, lietotājs tur vienreiz paprast, otrais paprast, pēc tam viņš saprot, nu, jā, es kaut ko nedrīkstu darīt, ja man tur ir jāveic sistēmā kaut kādas konfigurācijas izmaiņas, kas ar to visu būs pēc tam, ja man kaut kas nestrādās vai man kāds palīdzēs, nezinu. Tad viņam liekas vienkāršāk, nē, labāk neprasīšu. Tas pats attiec jā, arī uz šiem sarežģītiem tehnoloģiskiem risinājumiem, un kas ja, ir jācenšas, un domājot arī par šīm kontrolēm, jācenšas ieviest risinājums, kas minimāli ietekmē lietotājus, kas faktiski lietotājiem šo problēmu varbūt novērš vienkārši. Nevis rada viņam kaut kādu nepieciešamību sadarboties, sniegt kaut kādu papildus informāciju, savākt kaut kādus tur, jā, nu, logus no sava datora vai vēl kaut ko. Nē. Liekam viņam uzreiz tādu antivīrusa vai aizsardzības risinājumu, kas vienkārši likvidēs šo problēmu, un mēs aizmirsīsim par to. Par to man būs vēl arī nākamajos slaidos nedaudz. Bet tātad šie lietotāju riski, tie nemainīsies ne speciālistu trūkums, ne tas, ka lietotāji ignorē padomus, idejas un tā tālāk. Ja, tā kā tas ir tā pirmā problēma, ar ko visiem jāatcerās. Ar to būs jāsadzīvo. Nākamais ir arī kaut kādā veidā korelē ar to, ko stāstīja aizsardzības ministrijas pārstāvis. Un šeit es varbūt esmu pat ļoti priecīgs ar šo viņu piegājienu,
ka jaunajās noteikums versijās nebūs tik detalizēti pateikts, ja kas tieši jādara, jo šeit jau tā kā mums ir ļoti liels organizācija loks, kas ir pakļauts, un tas nozīmē to, ka viņām ir dažādas prasības pret drošību. Ja, ir dažādi līmeņi riski, kurus var akceptēt, kurus nevar. Un es arī, teiksim, tā no savas pieredzes varu teikt, ja mums ir ļoti viegli sarakstīt ļoti detalizētas kontrolas, ja tiešām politikas procedūras, bet jo tās ir detalizētākas, jo tās ir grūtāk ievērot, ja organizācijai nav šāda te resursa, tad vēlams sākt ar šo te pašu minimumu un neiedziļināties ļoti lielās detaļās. Kontrolas dokumentējiet, ieviesiet, ja, bet neiet ļoti sarežģīto ceļu. Šeit ir kas, ja, tas pats ISO 27001 standarts minētais, ko es jau iepriekš pieminēju, ļoti labs standarts, faktiski rekomendējams praktiski jebkurai organizācijai, kas jau ir sasniegusi kaut kādu briedumu līmeni kiberdrošības pārvaldībā, bet es viņu neiesaku sākt ar šo te standartu, ja, kāpēc īpaši, ja jums nav sava kiberdrošības pārvaldnieka, ļoti daudz konsultanti sola, mēs jums atnāksim, visu ieviesīsim, gatavs mapītais, smuki dokumenti būs, viss jums atbildīs, kas pastāstīs, kādas pareizās atbildes auditoriem jādod. Jā, tieši tā viņi jums visu izdarīs, ja viss būs smuki, un jūs pat dabūsiet to certifikātu iespējams, ja to smuko. Bet nekas nemainīsies jūsu kiberdrošības pārvaldībā, jo tas konsultants būs izdarījis visu vienkārši, lai jūs dabūtu to certifikātu, ja, bet nevis, lai tā jūsu drošība uzlabotos. Tā kā, jā, standarts ir labs un noderīgs un certifikāts ir vēlama, bet tad jau, kad jūs zinat, ka jums to tiešām vajag un jūsu pusē ir pietiekoši, ja, teiksim, tā arī izglītoti darbinieki, kas var jūsu prasības tieši specificēt šajā procesa gaitā un saprast, ka tās konsultācijas tiek piemērotas jums. Tā, tad procesi un cilvēki mēs izgājām, tehnoloģijas. Kāds ir novērojums saistībā ar tehnoloģijām? Saistībā ar tehnoloģijām faktiski arī ir ļoti interesantas lietas notikušas. Un jāsaka, ka tās lietas pat ne tikai saistībā ar tehnoloģijām, bet vispār ar šiem te riskiem ir kaut kādos pēdējos 2-3 gados ir notikušas ļoti lielas izmaiņas tajā uzbrukumu vektoru, uzbrukumu tipos, kā šie te ļaundari uzbruk, ja visi mums runāja par šo te pikšķerēšanas uzbrukumiem, par lietotāju izkrāpšanu un kas, un lasām tikai, ja, iepriekšējā mēnesī izkrāpti atkal tik un tik miljoni no Latvijas lietotājiem. Un ko mēs visi zinām, ja, izkrāpj jau gandrīz pat taisno no banku kontu lietotājiem. Banku kontiem mums ir viss šis te multifaktoru aizsardzības, ja, Smart ID un citas metodas, bet tāpatās apkrāpj lietotājs. Tas nozīmē ko? Tas nozīmē faktiski, ka šīs te metodas ne visas tik labi darbojās. Tas gan nenozīmē to, ko es minēju iepriekš, ja, kad nevajag šo te multifaktoru jūsu kontiem. Jums vajag visiem. Es atkārtošu varbūt pat vēlreiz kādu reizi. Ja. Bet runājot tieši par organizāciju aizsardzības tehnoloģijām, jāatcerās arī lielā mērā Covid, ja varbūt izmainīja šo skatu uz attālināto darbu. Tas kļuva pieejams daudz lielākam lietotāju lokam. Līdz ar to uz to mēs skatāmies arī daudz vienkāršāk, bet šeit es atkal atsaukšos jau uz šo te pašu iepriekšējo CERT statistiku. Ja te arī bija minēts tas, kad 40% gadījumu cilvēki no mājas datoriem strādā ar darba informāciju. Ja. Šī informācija var saturēt gan personas datus, gan komercnoslēpumus, gan citu sensitīvu informāciju, un mēs to mierīgi pieļaujam. Pat ja mēs to kaut kādas organizācijas politikās, ja esam ierakstījuši, ka nedrīkst, visi zina, ka tas tiek darīts un tas tiek tā kā akceptēts.
Līdz ar to šeit nav šīs aizsardzības. Mēs neesam ieviesuši aizsardzības risinājumus. Organizācijas joprojām domā šajos novecojušos paradigmās, kad ir jāizsargā tas ārējais perimetrs, uz to koncentrējās. Jā, tur mēs centrālajai organizācijai, mums tur ir kārtīgs ugunsmūris, mums tur ir antivīrusu sistēmas uz ārējā perimetra. Vēl varbūt tīklā rekutulīt atnesīs certs, ieliks sensoru, mēs priecīgi, ka viss būs labi. Bet šīs drošības tehnoloģijas tiešām var būt novecojušas, un viņas var jums sniegt viltus drošības izjūtu tādā ziņā. Cilvēks nopērk kaut kādu risinājumu, ja tur 5-ciparu summa, skaidrs, kad liekas, tas nevar būt tā, ka tas nepasargās. Jā, vēl viena lieta. AI, mākslīgais intelekts, to tad ļoti bieži piesauc. Tas arī vēl tuvākos gadus īpaši nepasargās, līdz tam vēl jāpagaida līdz reāliem risinājumiem. Tā kā izvēloties jaunu drošības risinājumu, ir jādomā par to, ko mēs gribam aizsargāt. Ja, šis džentelmeņa komplekts, iepriekš, ko es minēju, ugunsmūris, antivīrusu pārbaudē uz e-pasta serveriem, lietotāju datu apmaiņai. Kā jau pareizi minēja, jaunā paudze neizmanto e-pastu. Viņi pat arī to minētos atsaucās cilvēku uz Twitter un Facebook, arī tos jau vairs neizmanto. Tās arī ir old school tehnoloģijas jau. Un ja mēs organizācijā jau uzskatām, ka tur par to e-pastu, ja tā datu apmaiņa notiek, viņi nenotiek. Tur ir citas jau datu apmaiņas krātuves, kas tiek izmantots. Ja jūs to nepiedāvājat, tas nenozīmē, ka cilvēki to neizmanto. Cilvēki to izmanto, jo viņiem ir vieglāk ar to strādāt. Un tai pašā laikā, tā kā mēs esam ieviesuši šos risinājumus, mēs viņus turpinam uzturēt un ceram, ka tas mūs pasargās, bet tas mūs nepasargā. Un te es varbūt, kā tad mums izvēlēties piemērotus risinājumus, jo viss iepriekšējais, ko es teicu, tās visas šīs idejas balstās uz tiem drošības standartiem, kuriem ir desmitiem gadu, kas ir tāds standartizēts kontrols, bet tie nelieši ar tajām melnajām cepurēm pamanās apiet tās visas lietas, nošifrēt tos mūsu datus vai nozakt. Patiesībā te ir tāda lieta, ko es rekomendēju visiem. Tas neprasīs jums daudz laika, bet tiem, kas ir drošības speciālisti, ir vairāki regulāri ziņojumi par to, kas notiek, tīri jau apkopoti par incidentiem, kas notiek pasaulē. Protams, mēs esam tuvu Krievijai, tur ir tie specifiskie uzbrukumi, kas ir vērsti uz šīm te valsts iestādēm un kas vairāk varbūt DOS, bet kopumā mēs visi dzīvojam globālā pasaulē, tā kā tas situācija nemaina, bet ir šie te 3-4, Ernest Young, es aizmirsu pieminēt, viņiem ir reiz 2 gados. Ir šie te regulārās atskaites, kurās var iegūt informāciju par to, kas šobrīd, kas varbūt negluži šobrīd, kas iepriekšējā gadā bija aktuāls pasaulē. Un šeit varbūt 2 lietas, ko es gribu minēt. Tātad viens ir fakts. Es izmantoju, te iepriekšējā lapā ir pasvērts Verizon Data Breach Investigation Report pēdējais 2023 versija, ja nemaldos. Protams, vairumā gadījumu ir šie te ārējie uzbrucēji incidentu avots, bet šeit mēs redzam, ka faktiski 20% gadījumu ir iekšējie lietotāji. Ir incidenta, tas ir tieši datu noplūdes incidenta vai datu noplūdes jau notikuša gadījuma avots. Un tas var pat šeit tas iekšējais nav domāts, kā tāds ļaundabīgs vairumā gadījumā. Tad tieši mazākais procents no tā visa ir ļaundabīgs. Tas ir vienkārši tas, kad mēs neesam ieviesuši pareizus procesus, mēs neesam ieviesuši pareizas tehnoloģijas, mēs neesam orientējušies uz tiem riskiem, ko mums sagādās tie lietotāji. Ja mēs vienkārši, mums varbūt konsultants kaut ko atnes, ja mēs negribējām iedziļināties, ok. Bet lietotāju kļūdas un tas, ka lietotāji izmanto šos te shadow IT risinājumus, dažādas mākoņu pakalpojumus nereģistrētus un kas rada datu apdraudējumus, jūsu dati kaut kur pazūd. Tas ir viens, un otrs, kas man patiesībā
teiksim, tā nevis patīk, bet kas rada tādu, sākotnēji radīja izbrīnu, faktiski pēdējos 2 gados ir ļoti samazinājies tieši ielaušanās uzbrukumu skaits kā tāds, ka tiek veikta resursā salaušana, izmantojot ievainojumības, bet uzbrukumu palielinājies ir ļoti ievērojami skaits, kurā tiek izmantoti nozagti piekļuves dati. Te ir izdalīts atsevišķi pikšķerēšana, ja? Līdz ar to, ka pikšķerēšana ir vēl cits, bet nozagti piekļuves dati šeit ir dažādi veidi. Ne tikai pikšķerēšana ir domāts jau tiešā veidā, kad ļaunatūru iesūta, ja? Bet arī caur pikšķerēšanu nozagti dati tiedzē pirmā, bet kas te vēl ir tāda lieta, kad internetā ir pieejamas milzīgas datubāzes ar lietotāju vārdu paroļu kombinācijām. Tās datubāzes satura datus pa kaut kādiem 15-20 gadiem. Un mēs ļoti labi zinām, ka lietotāji paroles izmanto vienas un tās pašas, vai gandrīz vienas un tās pašas. Visur. Un pilnīgi iespējams, ka jūsu parole, ja, kur jūs lietojāt pirms 15 gadiem reģistrējoties kādā Ķīnas interneta veikalā, kurš sen ir pārtraucis darbību, bet pēc tam, kad viņš pārtrauc darbību, viņa lietotāju paroļu bāze nokļuva ja, kaut kādu ļaundaru rokās, viņa ir tais bāzēs iekšā. Un ļaundari izmanto vienkārši specifiskus modificētas programmatūras, lai no šīm te jūsu paroli uzminētu. Arī tam pašam Microsoftam uzbruka ar paroles pārlasīšanas metodi. Bet, ja tev ir zināms, ja kaut kāds sākotnējais patērns, kā tā parole veidojās, tad tā kā šis ir šobrīd tipiskākais uzbrukuma veids, līdz ar to mums ir jāsargā kas? Mums ir jāsargā tieši konti, tieši lietotāju identitātes, tieši lietotāju darbstacijas ir tas, uz ko ir jākoncentrējās šobrīd, ja? Vairāk nekā uz ārējo perimetru. Jāliek ir stipras EDR, XDR tehnoloģijas uz lietotāju darbstacijām, jo tās jūs ne tikai tā sacīt informēs par to, bet kas ir arī labums, viņas vienkārši aptur šos te uzbrukumus. Mums ir komandā arī šie te drošības testētāji, mēs esam salīdzinājuši parasto signatūru bāzēto antivīrusu, tam uztaisīt ar internetā pieejamiem rīkiem šo te ļaunatūras kitu, kurš tiek iesūtīts, tas ir pāris stundu jautājums. Un neatpazīst šīs te antivīrus to neatpazīst. Ja? Tās, kas ir šīs te jau tās EDR sistēmas, ja tās atpazīst šos te un spēja reaģēt un spēja apturēt šīs te darbības, jo tās jau strādā citā līmenī, ja tās identificē darbības, nevis vienkārši pēc parametra skatās. Tā kā te vēlreiz pieminēšu, ja, tā kā šo te daudzfaktoru autentifikācija, koplietošanas konti un sistēma konti ir vēl viens uzbrukuma vektors. Sistēma konti netiek mainīti gadiem. Sistēma kontu, ja šīs te paroles, viņas tur glabājās, tas ir arī viena no lietām, ko mēs redzam, veicot savus ielaušanās testus, ja, ka tas paroles bieži ir kaut kādos skriptos, viņas ir kaut kādos konfigurācijas failos, viņas ir administrators vienkārši uz tās serverē, ja tur sametis visas uz desktopā vienā notepad failiņā, ja, lai viņam vieglāk, tā kā viņš maina kaut kādas versijas. Tā kā šie te ir tie uzbrukuma vektori šobrīd populārākie tieši kontiem jau. Nu, protams, sociālās inženierijas uzbrukumi, ja tas ir arī, ja, tad šeit ir tas, ka lietotājs strādā no visurienes, un arī, kas ir vēl lietotāji, kāpēc vēlams ir regulāri apmācīt, un kur ir šeit neliela problēma, kā mēs viņu nevaram apmācīt, varbūt ar testiem, ir uzbrukumi veidi notiek dažādos sociālos tīklos, un kas mēs varam simulēt, ja šo te pikšķerēšanas uzbrukumu e-pastā, veikt uzbrukumu, ja teiksim, viņa simulēt uzbrukumu viņa kontam sociālajā tīklā, to tā sacīt nevar, jo tas jau būs uzbrukums šī te sociālā tīkla platformai, viņi jau nav sankcionējusi šādu te darbību. Ja. Pat ja jūsu organizācija pasūta, ja teiksim, šo te pikšķerēšanas testu, vienalga kam vai nu mums, vai certam, vai kādam citam, ja, mums nav tiesību veikt šādu te testu pret kontu lietotāju Facebookā, pret lietotāju kontu LinkedInā vai kaut kur citur. Jo tas jau būs uzbrukums ja, šī te platformai.
Kas ir šeit par lietotāju sociālās inženierijas uzbrukumiem? Mēs patiesībā tas ir varbūt vairāk iestāžu vadītājiem pārmetums tāds, lai viņi padomā par šo te. Un tas sasaucās ar to, ko es teicu pašā sākumā. Tad, kad mēs izstrādājam procedūras, iestāžu vadītājiem ir jārāda priekšzīme šo te procedūru arī ievērošanā. Jo ļoti daudzos arī tajos pašos skaļākajos, kas ir pasaulē gadījumos, tieši tas, ka iestādēs ir kultūra, kad ir iespēja apiet šīs te procedūras. Ja? Nē, vispār, ja kā saka, tad parasti, jā, mēs maksājumus sūtām tā, bet, ja baigi vajag, tad var gadīties arī, ka šefs piezvana un pasaka, aizsūta to maksājumu. Ja? Ja šādas te iespējas tiek kultivētas regulāri, ja, tad arī ļaundariem ir iespējas izmantot tās šo te lietu, un tāpēc arī notiek šīs te dažādas zādzības un kas. Jā, tas ir tā kā kopējais mans secinājums, sargājam piekļuves kontus, lietojam daudzfaktoru autentifikāciju, skatāmies uz šo te un vispār sekojam līdzi šiem te riskiem, izmaiņām ārējā vidē, arī veidojot šo te savu atbilstību un NIS2, sekojam līdzi izmaiņām ārējā vidē, nevis paļaujamies vienkārši uz to, ka mēs ieviešam tehnoloģijas, kuras mums stāsta, IT speciālists ar 20 gadu pieredzi, viņš ļoti labi māk strādāt ar tām tehnoloģijām, kuras bija topā šos te 20 gadus, bet šodienas realitāte varbūt mainījusies. Paldies. Lūdzu, jautājumu no zāles. Tad ar attālināto jautājumu. Viens no jautājumiem tāds tā kā ekspertam. Ko tu, Jāni, ieteiktu uzņēmumu drošības politikai, kā kontrolas mehānismus lietot vai fokusēt vairāk uz SIEM vai EDR, Flash, XDR? Principā tas jautājums ir atkarīgs no uzņēmuma lieluma, bet ja uzņēmumā nav iespējas izdalīt speciālistu, kurš regulāri katru dienu uzraudzīs šo te siemu, tad EDR, XDR mūsdienās ir daudz efektīvāks risinājums. Tas ir tas arī, ko es pieminēju, ka vienkārši viņš apturēs to uzbrukumu. Viņš apturēs lielāku, faktiski gandrīz visus uzbrukumus lietotājiem, arī uz serveriem tie pieejami un nedēļas beigās vienkārši, ja tas IT cilvēks saņems e-pastā atskaiti. Mums bija tik daudz uzbrukumu, tie visi ir apturēti, viss forši. Var nelasīt, lai tos auditācijas pierakstos laiku netērēt. Bet tas neizslēdz nepieciešamību tomēr šos te pierakstus saglabāt. Labi, paldies. Tātad vēlreiz iespēja zālē. Lūdzu, Kristians. Jūs minējāt, ka mākoņu servisu lietošana palielina tā saukto Shadow IT tādu risku. Vai ir kādi varbūt labi piemēri, kādā veidā, jāņem vērā, ka šie mākoņu pakalpojumi ies tikai plašumā, bet ko jūs varbūt rekomendētu, ja tomēr ir vēlme lietot diezgan daudz mākoņu produktus, bet lai izvairītos no šī te jūs minētā riska? Nē, te tieši tas, ja organizācija izmanto mākoņu produktus, tad viņiem šis te risks ir mazāks, ja tas nozīmē, ka viņi nodrošina lietotājiem jau pašiem kā tādiem pieeju mākoņu produktiem. Jo lietotāji jau nav, viņš nesēž tajā organizācijā, viņš ir strādājis arī kaut kur citur, viņš arī ārpus darba laika, ja mēs visi lietojam šīs te iekārtas, mobilās iekārtas, kas nodrošina datu saglabāšanu mākonī, apmaiņu ērtu mākonī un tā tālāk. Ja viņš atnāk uz iestādi, kur saka, nē, sorry, mums ir tikai Windows file serveris, uz kuru tad tev jāslēdzās ar VPN, būs vienmēr liela, lai uzliktu šo te failu. Protams, ka viņš pēc iespējas, cik vien var, nokačās uz tā sava datora, mājas, lai tur turētu to savu rezerves datu biblioteku. Tā kā faktiski ir tas, kad organizācijām ir jāizvērtē tas, kad šīs tehnoloģijas kļūst populāras un jāsaprot, ka cilvēki tās izmantos un jāspēj piedāvāt, teiksim tā, pietiekami labas alternatīvas, lai mazinātu šo te Shadow IT. Tūlīt pat tas būs Shadow AI, jo
ChatGPT un viss, kas ienāk, daudziem ir daudzi riski ar to saistīti, ja, bet lietotāji ir pilnīgi skaidrs, ka viņi to izmantos, jo tas palīdz viņu darbam. Nu, tas ir tāds ļoti labs piemērs, ja vienkārši tas ChatGPT, ja mēs viņu varam mēģināt aizliegt, ja jūs viņu tagad aizlieksiet, tas skaidrs, ka viņš ko darīs, viņš nesīs bez maz vai savu planšeti, sevišķi, ja tas ir kaut kāds darbinieks, kuram tas ir reāli palīdz, ja tā ikdienas darbā strādājot ar tekstiem, viņš atradīs veidus, kā apiet šīs te kontrolas. Tāpēc ir jāmēģina kā pašiem ielikt šīs te lietas jau savā IT vidē, IT pārvaldībā un sekot līdz laikam. Jo tas arī mazinās tos jūsu drošības riskus tiešām. Paldies, Jāni. Jā. Interesanti stāstījumu. Artūr, laiks ir tev.